Sveiki, esiet sveicināti podkastā Ārpus burbuļa. Neatkarīgi no tā, kur un kad mūs klausāties, man ir liels prieks, ka esat kopā ar mums. Es esmu Eila, biedrības Ārpus burbuļa dalībniece. Šodien mēs runāsim par tēmu, kas skar ikvienu no mums daudz vairāk nekā pirmajā brīdī varētu šķist. Tā ir sadarbība un saliedētība mūsu sporta sabiedrībā. Kā un vai politika ar sportu vispār spēj sadzīvot mierā? Kā pašvaldības lēmumi un birokrātija ietekmē to, vai jaunietis pēcpusdienā izvēlas treniņu vai vietālruni, un ko mēs katrs varam darīt, lai stiprinātu savu kopienu. Lai meklētu atbildes uz šiem jautājumiem, pie mums ciemos ir cilvēks, kurš ikdienā atrodas tieši šo nozaru viduspunktā, Mārupes novada pašvaldības sporta speciālists Daniels Balodis. Čau, Daniel! Liels paldies, ka atradi laiku atnākt. Kā tu šodien jūties? Paldies par uzaicinājumu. Pirmkārt, es jūtos šobrīd ļoti labi, un man liels prieks ir dalīties savā pieredzē gan ar tevi, gan ar skatītājiem, kas mūs skatās un klausās. Lieliski! Pirms mēs ejam smagākās un padziļinātākās diskusijās, esmu sagatavojis tev nelielu iesildīšanās turnīru. Noteikumi ir pavisam vienkārši. Es tev uzdošu ātros jautājumus, un tev bez domāšanas ir jāatbild uzreiz. Vai esi gatavs? Jā, atbildes ir tikai jā vai nē? Nē. Labi. Klausos. Ja tava ikdiena starp politisko un sporta darbu būtu jāraksturo ar vienu disciplīnu, kas tā būtu? Ja jūs nesapratat? Es teiktu viegla atletika. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir ļoti komplekss sporta veids, kurai gan skriešana, gan mēšana, gan tālēkšana un visu, ko mēs varam iedomāties, arī lodes grūšana reizē, tāpēc es teiktu, ka viegla atletika. Kurš ir tas viens stereotips par politiķiem un ierēdņiem, ko tu ikdienā strādājot arī ar sportu labprāt salauztu reizi par visām reizēm? Par to, ka mēs esam, kā saka, bez mums var iztikt. Man liekas, ka tieši pretēji, ka mēs esam tieši tie, kuri veido šo dzīvi iedzīvotājiem, bez kura mēs praktiski nevarētu. Jo ir svarīgi, ka mums ir nodrošināta gan tā mācību iestāde, piemēram, jauniešiem, gan tie paši sporta pulciņi, un tā vide ir sakārtot, un jaunietis var apgūt. Līdzīgi kā tu jau ievadā teici, kad svarīgākais ir tas, ka tas jaunietis ir aizņemts kaut ko darot, nevis sēžot pie vietālruņa. Kā tev liekas, kā tas stereotips radās? Kā tas radās? Es domāju, ka tā ir vienkārši sabiedrības dogma. Īpaši, kad padomju laikā neviens nevarēja iesaistīties politiskajās partijās, jo tad visur valdīja šī padomju savienība. Es, paldies Dievam, šos laikus neesmu piedzīvojis, bet es šobrīd redzu, ja salīdzinu, ka man ir arī citi kolēģi, kuri ir piedzīvojuši šos laikus, tad es arī jūtu viņos nedaudz to pusi, ka varbūt šur tur šī sabiedrības uztvere ir tāda, kāda viņi ir šobrīd. Kā tu pats personīgi atrodi balansu starp sēdēšanu garā sapulcēs, kabinetos un aktīvu darbošanās sporta laukumā? Jā, šis ir ļoti foršs jautājums. Manuprāt, es rodu, kā saka, ir jāsēž gan sapulcēs, gan jādomā par citām aktivitātēm. Man ir tāda iespēja realizēt sporta pasākumus, kas ir iespēja izkāpt ārā no šīm sapulcēm un birokrātijas un ļaujoties šīm radošajām lietām, kas ir saorganizēt kādu foršu pasākumu iedzīvotājiem. Tas laikam ir tas, kas man ļoti patīk. Un ne tikai sportā, arī citās organizācijās es pats darbojos un organizēju pasākumus. Vai tev pašam vairāk patīk būt noteicējam un tiesnesim lēmumu pieņemšanā, vai tomēr komandas spēlētājiem, kurš skrien laukumā ar pārējiem? Jā, praktiski es domāju, ja var no sākuma šo atbildēt, tad es teiktu, es mēģinu būt komandas spēlētājs, bet mēs ļoti labi zinām, ka katram komandas spēlētājam ir sava loma komandā. Un, manuprāt, reizēm ir jābūt arī vai tam pašam trenerim vai tiesnesim, kad kādā brīdī ir jāaptur kaut kas un jāsāk no jauna. Vai tas ir arī tāds iemesls, kas jums patīk, kad jūs strādājat kā deputāts, kad jūs varat būt komandā, bet citreiz ir arī jāpieņem tie lēmumi tā kā vienam?
Nu, jā un nē. Tas ir plašs jēdziens, kā saka. Politiķi pieņem lēmumus, izpildu vara pieņem no tiem lēmumiem to, kas ir vajadzīgs. Un mēs nākam ar iniciatīvām, ko mums vajadzētu veidot vai kā realizēt to visu. Un mums ir sanāk nepārtraukti Vāveres ritenī mēs strādājam, lai tieši par iedzīvotājiem atrastu pareizākos lēmumus. Tagad ķeramies klāt tēmas kodolam, kas īsti sadara kopā politika, pašvaldības darbs un reālā sporta dzīve. Daniela, no malas raugoties, bieži šķiet, ka sports ir viena pasaule, bet politika un birokrātija pavisam cita. Tomēr realitātē tie nepārtraukti krustojas. Parunāsim par to, kas notiek aizkulisēs. Vai ir kāds brīdis, kad politiķiem vai amatpersonai vajadzētu vienkārši paklusēt un pasniegt medaļu, nevis kāpt tribīnēs ar garām uzrunām? Šis ir jāskata kompleksāk šis jautājums, jo es negribu tagad visu ielikt vienā kastē. Viss ir atkarīgs arī no politiskām vadībām. Ir vienam, kam patīk vairāk sports, citam vairāk kultūra, citam vairāk izglītība vai citam, lauksaimniecība. Jāskatās uz to no šādas perspektīvas. Jā, domē ir, pieņemsim, 19 deputāti, ir domas vadība, un domas vadība ir pienākums gan apbalvot labākos spēlētājus, gan doties lāpu gājienos. Var cikot, viss var būt, bet viņiem arī ir uzdevums pateikties gan tiem, kas ir ieguldījuši darbu un tālāk. Un tāpēc arī ir svarīgi atrast to, līdzsvaru, ka politiķim vai amatpersonai ir jāpasaka īsumā: paldies, ka jūs esat šeit. Man ir liels prieks, ka šādi pasākumi notiek. Un, manuprāt, gan tie paši sportisti, gan tie paši līdzjūtēji saprot to, ka, hei, paldies par to, ka ir šāda iespēja. Un otrs, kad, kā saka, amatpersona pasakās par tevi par to, ka tu esi izcīnījis kaut kādu vietu un uzliek to medaļu. Man liekas, tas ir vislabākais, kam vajadzētu būt amatpersonai. Jā. Ja sports un reģionālā politika būtu viena komanda, kurš sporta veids ir visprecīzāk raksturotu birokrātiju un lēmumu pieņemšanas ātrumu? Es teiktu, šeit ir orientēšanās sports, jo, kā jau mēs zinām, orientēšanās sports tev ir iedota nosacīta karte, un tev jāmēģina atrast šie kontrolpunkti. Un līdzīgi ir birokrātija. Reizēm mēs atrodam ļoti ātri risinājumus, kā mums vajadzētu darīt. Mēs iegūstam to kontrolu punktu, bet reizēm ir tā, ka mēs meklējam vienu darba grupas ietvarā, otrā darba grupas ietvarā un nevaram atrast to pareizo atbildi vai kontrolu punktu. Līdz ar to orientēšanās sports jābūt tas vistrāpīgākais sporta veids. Cik daudz reālās politikas un aizkulišu cīņa patiesībā ir vietējā mēroga sporta dzīves un infrastruktūras attīstībā? Vai viss atkarīgs no tā, kuram ir skaļākā balss? Es teiktu to, ka ļoti būtiski ir tas, ka vispār politiskā vadība uzskata, kas ir nepieciešams pašvaldībai. Līdz ar to arī ļoti ir svarīga arī iedzīvotāju atsaucība. Un, manuprāt, ir ļoti liels foršums tajā, ka, piemēram, tagad ir iespējams iedzīvotājiem iesniegt kolektīvo iesniegumu, kurš obligāti pēc tam ir jāskata domas sēdē, kad domas priekšstrādātājs izsauc attiecīgo iesniedzēju, tad iesniedzējs izstāsta visiem 19 deputātiem, kas pa lietu ir, un tad deputāti diskutē, kā mēs šo situāciju varētu atrisināt. Man liekas, šis ir ļoti liels bonus tam, kad ik viens iedzīvotājs var būt uzklausīts. Jā, ir, protams, jāsavāc nosacīti tur balsis par tavu to priekšlikumu no citiem iedzīvotājiem, bet tas viss ir darāms. Un arī, cik es zinu, visi politiķi ir gatavi ar iedzīvotājiem runāt. Ja ir kaut kas svarīgs, tad viennozīmīgi var rast risinājumu. Vai sporta speciālisti un treneriem vajadzētu aktīvāk iesaistīties politiskajos procesos, vai tomēr labāk palikt uzticīgiem tīrai sporta videi un no politikas turēties pa gabalu? Es teiktu, ka jo vairāk cilvēki iesaistīsies politikā, jo mēs lielākas lietas varētu izdarīt. Būsim reāli, ka šobrīd, ja mēs, piemēram, salīdzinām ar Vāciju,
tad Latvijā tā uzticamība vispār politiskajām partijām un politiķiem ir krietni zemāk nekā tas ir citviet. Līdz ar to vienalga, vai tu esi sporta speciālists, treneris vai, es nezinu, jebkurš vai tiesnesis vai jebkurš amats, kas tev ir, tas nenozīmē to, ka nevarētu iesaistīties politikā. Tev iesaist ir politikā vēlam, jo tev ir zināšanas, tev ir iespējas un ir jāsanāk visiem kopā un jādiskutē par šīm lietām. Cik bieži tev pašam darbā nākas saskarties ar situāciju, gribējās visu izdarīt ātri un vislabākajā kvalitātē, bet ceļā stājās smagnēji likumi un papīru kalni? Jā, līdzīgi man tagad bija, es pārnācu no vienas pašvaldības uz otru pašvaldību, un ir šādi noteikumi, saistošie noteikumi par atbalstu sportā. It kā liekas, ka pašvaldību likums nosaka, kam tur ir jābūt, bet tā realitātē, kā to pašvaldība īsteno, ir, tas ir kā pati pašvaldība uzskata, par ko ir jādod finansējums un par ko nav jādod finansējums. Un šeit arī ir tas, ka, ja iepriekšējā pašvaldībā tu esi sakārtojis šo jautājumu, tad otrā pašvaldībā šis jautājums vēl tā nedaudz klibo. Un līdz ar to kur ir tā atdušanās pret šo birokrātiju, ka reizēm šie noteikumi ir jāpārstrādā, ir jāsasauc darba grupas, lai tie noteikumi būtu pilnvērtīgi un labvēlīgi iedzīvotājiem. Ja tavā ziņā būtu izveidot vienu dzelžainu noteikumu pašvaldību sporta atbalstam, kas tas būtu? To, ka nauda seko cilvēkam. Tas ir tā, ka jo vairāk tu iesaisti cilvēkus fiziskās aktivitātēs, jo lielāku finansējumu tu varētu saņemt. Un, manuprāt, tas ir arī tas mērķis, kādēļ pašvaldības dod finansējumu sportam, lai pēc iespējas vairāk iedzīvotāji nodarbotos ar sporta aktivitātēm. Jā, noliekam uz brīdi malā politiķu uzvalkus un parunāsim par tiem, kuru dēļ tas viss tiek darīts. Par jauniešiem šodien ļoti daudz dzirdam par mazkustīgumu, viedierīcēm un jauniešu noslogošanu sevī. Kāpēc jauniešiem bieži šķiet, ka lielā politika un pašvaldības lēmumi ir kaut kas tāls un bezsajains, kamēr vietējais sporta laukums vai skateparks ir tas, kas tiešām rūp? Manuprāt, tieši ir tā, jautājums arī, cik veci bērni un jaunieši tie ir, bet, manuprāt, viss sāks ar ģimeni. Un, ja ģimenes tevi izskaidro, kāpēc, ko dara pašvaldība, ko dara saima, ko tas, tev dzīvē maina, piemēram, pašvaldība lemj uzbūvēt skateparku, tiek uztaisīts skateparks, kur tev ir iespēja nodarboties ar aktivitātēm. Un te ir arī tas, ka jo vairāk pašvaldība investēs tieši sporta infrastruktūrā un objektos, kurus var izmantot bērni, būsim reāli, vairāk arī viņi nodarbosies, jo šobrīd es arī strādāju Mārupas pašvaldībā, un tieši sporta laukuma problemātika ir tāda, ka gribētāji ir, bet tā infrastruktūra ir pa maz. Un līdz ar to mēs arī tagad darba grupās par to lemjam, kur kas ir vajadzīgs, kāpēc ir vajadzīgs, kur būtu lielākā pievienotā vērtība šim objektam. Raugoties no sporta speciālista skatu punkta, vai skolu sporta stundās Latvijā šodien motivē jauniešus kustēties, vai drīzāk rada pretestību? Kas tur būtu maināms? Jāsaka, ka es pirms 10 gadiem arī vēl biju skolēns. Tajā laikā nedaudz bija savādāk tā sistēma, kāda šobrīd ir sporta stundās. Ja agrāk likās, ka sporta stundas, tās ir tā kā olimpiāda, bez mazliet tev ir jāparāda labākais sniegums, ko tu spēj tajā attiecīgajā sporta veidā, tad šobrīd tas ir savādāk. Šobrīd ir vairāk, ir jāiepazīstina ar to sporta veidu, kas tur notiek. Es pats neesmu tagad mācību stundās bijis, bet es redzu to, ka tie bērni arī tik ļoti nav tajā sportā iekšā, kā tas bija agrāk. Bet es negribētu visus ielikt vienā kastītē un teikt to, ka tagad ir bērni mazkustīgāk un mazāk ieinteresēti sporta stundās. Man tiešām ir liels prieks, ka tagad arī sporta stundas ir vairāk nekā tas bija gadus 10 atpakaļ. Ja tad bija tikai 2 sporti, tagad ir, ja nemaldos, 3 sporti nedēļā, ja nemaldos. Man liekas, ka ir 3 vai 4. Tieši tā, un tas parāda to, ka
mums ir svarīgi, ka bērni nodarbojas pēc iespējas vairāk ar sportu un sporta aktivitātēm. Jā. Kā mēs reāli varam dabūt jauniešus prom no ekrāniem un ārā uz kopienas sporta laukumu, kad viedierīces piedāvā tik ātru un vieglu izklaidi? Es teiktu to, ka šeit ir atbilde drauga un tava sabiedrības daļa, ar ko tu esi kopā. Arī ģimene viennozīmīgi. Ja ģimene tev radīs to vēlmi doties ārā un draudzēties ar citiem bērniem un jauniešiem, tu atradīsi sev cilvēkus, ar kuriem, ietusēt un pavadīt laiku sporta laukumos. Man arī ir lieliski draugi bijuši, ar kuriem esmu līdz nakts melnumam spēlējuši basketbolu, piemēram. Tas arī nebija baigi sen atpakaļ, bet man liekas, ka šobrīd arī ir jaunieši, kur vai nu ir viena galība, vai nu otra, bet tieši tie, kas reāli darbojās dienu no dienas, līdzīgi kā Kristaps Porziņš, tad arī tev pastāv iespēja kļūt pēc tam par miljonāru un spēlēt Nacionālajā basketbola asociācijā vairākus gadus. Ja tu ieliksi to darbu. Viss ir svarīgs no tavām prioritātēm. Ja tu vēlies to darīt, tad tu dari. Kā ir starp nozaru sadarbību? Vai mēs pietiekami saistām izglītību, jaunatnes lietas un veselīgu dzīvesveidu vienotā sistēmā, vai katrs strādā savā burbulī? Es teiktu, ka pagaidām vēl strādā katrs savā burbulī, bet arī mans piemērs, ko es esmu pats piedzīvojis, es arī jauniešu domē esmu darbojies, tāpat arī pēc tam esmu studentu pašpārvaldē, vadījis pašpārvaldī. Es zinu to, ka tās visas lietas ir savstarpēji saistītas un svarīgi ir atrast tos rīkus, kā mēs varam visas nozars apvienot. Piemēram, nesen arī taisīja tādus skriešanas svētkus, kur mums ir no vienas puses kultūra vēsturiskais objekts, kurā mēs šīs sacensības rīkojam. Mēs taisam sportisko aktivitāti ar to, ka tur ir skrējiens un vēl papildus ir bērnu un jauniešu aktivitātes, kur viņi var darboties. Šādā veidā mēs šīs nozars savienojam kopā un izdodas viens foršs lielisks pasākums. Ko pašvaldības un jaunatnes centri var darīt citādi, lai sports nebūtu pieejams tikai top talantiem vai turīgiem vecākiem, bet katram vietējiem jaunietim? Šeit man liekas, ka ir jauniešu domēm, es teiktu, iespēja rīkot pasākumus. Un nav svarīgi, vai uz to pasākumu ieradīsies 10 vai 20 vai 30 jaunieši. Svarīgākais būs tas, ka jūs pavadīsiet forši savu laiku, izspēlēsiet kopīgi šīs aktivitātes sporta un tādā veidā jau jūs arī sapratīsiet, kas jums patīk vai kas nepatīk. Tā es arī, piemēram, nonācu savā amatā ar to, ka man patika rīkot jauniešiem sporta pasākumus. Tālāk es aizgāju uz koledžu mācīties pasākumu organizēšanu. Tālāk nonācu nākamajā augstskolā, kuru kultūras vadību izmācījos, un tā es nonācu tur, kur es šobrīd esmu. Tieši tā iemesla dēļ, ka man patika rīkot pasākums jauniešiem. Kāda ir tava recepte brīdim, kad pusaudzis ap 14 līdz 16 gadiem grib pamest sportu, jo dzīvē parādās citas intereses? Es atceros arī savu laiku, kad man bija 14, 16 gadi. Es līdz 14 gadiem nodarbojos ar peldēšanu, un tajā brīdī es sapratu, ka man tā peldēšana neinteresē. Un tajā brīdī ir tas tāds tukšuma periods, un tu tā kā ej uz treniņiem, bet piespiedu kārtā. Man vairāk bija tā motivācija, lai man brālis mazākais iet ar mani uz tiem treniņiem, lai viņam ir šī iespēja nodarboties, jo viņam arī bija medaļas un vispārējais. Bet tad vienu reizi atnāca uz sporta stundu regbija treneris. Viņš vienkārši aicināja jauniešus nākt uz regbiju. Es aizgāju, pamēģināju, un tajā vecumā sanāca nodarboties ar to regbiju līdz 18 gadiem. Un tajā brīdī es sapratu, ka es zinu, ka tas ir brutāls sporta veids un īsti pat manai miesas būvē nav atbilstoši, bet man patika tas viss formāts, kā tas notiek, kā tā spēle ir, kad jāskrien, kad ir jāpiezemē bumbas, jātaisa tvērieni. Vienkārši atrast varbūt to sporta veidu, kurā tu jūties kā zivs ūdenī. Jā, bet vai tavuprāt, kad viņi, piemēram, tajos pusauģu gados pamet sporta veidu, vai viņi nākotnē to vairāk tā kā nožēlo?
Es neteiktu, ka nožēlo. Tas ir vairāk tas, ka cilvēks tajā brīdī apzinās, ko viņš vispār dzīvē grib darīt. Nu, tas, ka tev sākumā vecāki pasaka, hei, lūdzu, ej uz treniņiem. Nu, vecāki jau tajā brīdī vienkārši vēlas, lai tas bērns ir nodarbināts. Bet tie uz 14 gados tam tīnim jau ir vienalga, ko vecāki domā vai ko nedomā. No manas pieredzes varu teikt to, ka es īsti nenožēloju to, kad es šādu izvēli veicu. Ja nu vienīgi pāris traumas man bija pa vidu tam visam, bet, kā saka, mēs jau katrs dzīvojam savu dzīvi. Ne jau vecāku dēļ mēs dzīvojam, un ne jau dēļ kādu citu vēlmēm mēs to darām. Jā. Mūsu podkasta viens no galvenajiem vadmotīviem ir saliedētība. Visi runā par kopienas spēku, bet cik saliedēti mēs esam reālajā dzīvē. Vai vietējie sporta pasākumi spēj saliedēt sabiedrību un dažādas paudzes labāk nekā jebkādi oficiālie politiskie saukļi un kampaņas? Nu, protams. Tāpēc, ka, ja salīdzinām ar tām politiskajām kampaņām, nu, mēs redzam, ir kaut kādas 11 partijas, kuras vēlas tikt pārstāvētas Saeimā. Un tās ir 11. Kas ir pasākumos? Pasākumos ir visa sabiedrība. Gan jaunieši, gan pieaugušie, gan gados vecāki. Un visi šeit ir ar vienu mērķi. Un mēs vēlamies pozitīvi pavadīt laiku un iegūt pozitīvas emocijas. Nu, šeit arī atšķirās tās, ka mēs šādā veidā kopienā organizējam pasākumus, lai visiem būtu interesanti un visi būtu ar pozitīvu skatu. Nu, mums nav svarīgi tajā brīdī, kurš par ko domā vai kāds, kurš viņš ir. Tā jau tālāk ir tā politika un tas jau pēc tam, kas saka, citos līmeņos tas ir svarīgāk nekā parastos pasākumos. Vai tavuprāt, piemēram, pasākumos, vai jebkur citur var redzēt visas tās iespējas, vai tas vairāk motivēs nekā, ja, piemēram, kāds pazīstamais, dara to? Man vispār liekas to, ka šobrīd ir ideāli apstākļi tam, lai cilvēks pēc iespējas vairāk nodarbotos ar sportu. Pieņemsim ar sportu. Mēs ļoti daudz varam tagad iegūt sociālos tīklos informāciju, ko dara pasaules labākie futbolisti, basketbolisti. Varam sekot viņiem Instagramā, skatīties, ko viņi dara. Tas jau man liekas, ka arī iedvesmo to jaunieti, ka viņš redz, ka viņš futbola laukumā var gūt vārtus vairākus, ka viņš ir līderis komandā un tu redz vēl, kā viņš ar to nodarbojās un kā viņš to dara. Manuprāt, tikai veicina tieši šī sporta veida ieinteresētību tajā pašā jaunietī. Mēs paskatāmies, cik cilvēki tagad vēlas būt, ja mīl, ja māli. Liekas, katrs otrais čalis vēlās būt tāds. Tieši dēļ tā, ka ir 11-gadīgs jaunietis, kurš nodarbojas lielisks futbols, saņem lielu naudu un ir piemērs tam, kādam ir jābūt līderim laukumā. Kā laukumā un kopienas projektos izpaužas mūsu sabiedrības mentalitāte, vai mēs vairāk esam komandas spēlētāji vai katrs par sevi? Ikdienā es teikšu to, ka mēs vairāk esam katrs ar sevi, bet reizēm, kā saka, ikvienai mazai šūnai jāsanāk kopā, lai darītu lielas lietas. Un man liekas, šeit ir arī tā pareiza atbilde. Ja mums ir lietas, kur mēs varam tikt vieni paši galā, daram vieni paši galā. Priekš kam mums iesaistīt citus. Bet tajā brīdī, ka mums ir kaut kas lielāks jāsataisa, ejam komandā, sadalām lomas un darbojamies. Bet, piemēram, tev labāk patīk, piemēram, vienam strādāt vai kopā ar kādu? Viss ir atkarīgs no tā mērķa, kas ir jāsasniedz. Ja tas ir sataisīt interesantu pasākumu, viennozīmīgi tā ir komanda. Ja tas ir sagatavot lēmumu projektu par atbalstu, loģiski es to viens pats labāk izdaru. Kā caur sportu mēs varam salauzt barjeras starp vecāko paudzi un jauniešiem, lai viņiem rastos kopīgas intereses? Rekurs skatāmies, piemēram, tagad vasarā bija pasaules kausa futbolā. Skatījās gan mazi bērni, gan vecāki, gan pieauguši, seniori. Visiem bija viens mērķis skatīties, kā spēlē futbolu labākie. Un arī tas pats sportā mums ir jāveicina pēc iespējas vairāk, lai mazdēls velk līdzi savu vectētiņu, lai teicis nāk līdzi ar tevi uz futbola treniņu, lai uz kopīgu bumbu padzināja. Tas jau ir tas mērķis, ko vajadzētu tiekties.
Vai mūsu sabiedrībā pietiek savstarpēja respekta, vai arī ikdienas konkurencē mēs pārāk bieži bažām viens no otram nūjas ratos? Es sapratu to jautājumu. Bieži vien ir tā, ka mēs redzam, ka kādam citam labāk sanāk, vai mēs mēģinām no viņa nošpikot, vai mēs saprotam, nē, mēs tā nedarīsim un labāk lieksim viņam šādi darboties. Tā ir tā sabiedrības uztvere uz lietām. Kā mēs varam ar konkurentiem cīnīties. Un tavuprāt, arī, ja ir konkurence, tas vairāk tā kā pamudina tiekties uz augšu vai liek vairāk gribēt beigt to darīt? Viss ir atkarīgs no tā, kāds ir tavs mērķis. Ja tavs mērķis ir palikt un cīnīties neatkarīgi no tā, cik tev konkurence tev rindā, uz to, ko tu dari, tev ir galvenais sasniegt savu mērķi, nevis to, ko citi darīs un kāpēc viņi to dara. Kāds ir bijis tavs personīgais lielākais izaicinājums, mēģinot panākt, lai dažādas puses, politiķi, sportisti un iedzīvotāji tiešām sadarbotos, nevis strīdētos? Tie pieminētie saistošie noteikumi par atbalstu sportā. Katram ir sava izpratne, par ko vajadzētu pašu nodokļu maksātāju naudai, kurā vietā izplūst. Tāpēc arī politiķi saka vienu, speciālists saka otru un iedzīvotāji saka trešo. Un tad ir jābūt šim sporta speciālistam, kurš saprot, tā es tevi saprotu iedzīvotāji, tā es tevi saprotu, tas attiecīgi domas vadība. Es saprotu tās arī sporta nozares ekspertus, un tad tev jāsaliek viss vienā smukā dokumentā, ko apstiprina doma. Lūk, šis ir tas piemērs tam, ka reizēm ir ļoti daudz pretruns, bet tajā pašā laikā tev ir jāatrod viens kopīgs dokuments, kas strādā visiem. Vai sports var kalpot kā efektīvs rīks cīņā pret jauniešu vientulību un mentālās veselības grūtībām? Jā, šis ir arī ļoti, sāpīgs temats visiem. Manuprāt, es arī pats iepriekšējos 2 gadus ar to cīnījos. Es neteiktu ar vientulību, bet vairāk ar to, kad ir šī depresijas sajūta, ka tu īsti nezini, kā tev vajadzētu darboties. Sports palīdz tev izkāpt ārā no domām. Ar sportu mēs varam pilnīgi par kaut ko citu sākt domāt. Atverās citas čakras, kad tu sporto. Un, manuprāt, tas ir tas, ka sports tiešām palīdz izvest no dažādu veidu saslimšanām un veicina to organismu atjaunošanos un nostāt tev uz kājām savām. Noslēgumā, ja tev būtu iespēja dot vienu vienkāršu padomu vai ceļa maizi ikvienam, kurš šodien klausās šo epizodi, kā katrs no mums var veicināt šo saliedētību savā ikdienā? Galvenais esiet pozitīvi, radiet vēlmi arī citiem sportot un nodarboties ar sportu. Manuprāt, tā ir tā ceļa maize, esiet aktīvi un atsaucīgi. Darbojieties jauniešu domēs, iestājieties partijās, pozicionējiet savu viedokli. Un, ja jūs šo darīsiet, tad es domāju, ka jūs gan dosiet labumu sabiedrībai, gan arī paši jutīsiet to, ka jūs arī no sevis kaut ko dodat citiem. Tie būtu tie mani ceļu vārdi. Liels paldies tev, Daniel, par šo atklāto, vērtīgo un iedvesmojošo sarunu. Un paldies tev, klausītāji, ka biji kopā ar mums. Atceries, saliedētību un sadarbību sākas ar pirmo soli un atvērtību vienam pret otru.